Sveicināts, mans dārgais hokeja draugs! Ja arī tev ir līdzīgas problēmas kā man, un tavu kāja nejūtās pietiekami ērti tavā hokeja slidā, un pie tā šajā gadījumā visticamākais nav vainojams divas vilnas zeķes, kas tev ir atrodas kājās un nedēļa negrieztie nāki, tad mani priekš tevis ir lielisks risinājums. Tos mēs parādīšu. Tātad mēs šobrīd atrodamies Hokeja MLV ofisā Senču ielā 2. Man blakus varat redzēt atrodas ļoti unikāla ierīce, kas Latvijā ir šobrīd pieejama tikai vienā eksemplārā un pie mums. Un tā ir slīdu formējumā mašīna. Es jums izstāstīšu, kas tālāk notiks. Mēs ņemsim slīdas, ievietosim viņas krāsniņā uz 3 minūtēm, lai viņas uzsilst, vilksim kājās, sasiesim, kā mēs to parasti darām pirms spēles vai treniņa, un kāpsim iekšā šajā formējumā mašīnā, kas ar gaisa spilveniem no visām pusēm aptvers mūsu kāju, tādējādi ļaujot slidai pilnībā pielāgoties pēdas formai. Sāksim ar slidu sildīšanu. Ievietojam slīdas krāsniņā. Slidas sildām aptuveni 3 minūtes. Temperatūrā līdz 80 grādiem. Tagad gaidām, kad slīds būs uzsilošs, vilksim viņas kājās, siesim ciet un kāpsim iekšā šeit. Slīds ir gatavs. Slīds slienam ciet, lai viņas labi pieguļ kājai. Jo labāk aizviesim ciet slīdus, jo labāk viņi ieformēsies vajadzīgajās formās. Uzreiz pateikšu, ka neiesakām to darīt mājas krāsniņās. Ja negribat sabojāt krāsnes un sabojāt slīdas, jo principā slidas nevar sildīt temperatūrā, kas ir augstāk par 80 grādiem, savādāk slida pazaudēs savas darba spējas. Ko? Tā esam ciet. Krāsniņa. Sākam. Kāja procedūra. Šobrīd, kā jūs redzat, jūs droši vien neredzat, bet es ļoti labi jūtu. No visām pusēm man sāk spiest ar gaisa baloniem. Šobrīd slīda ir silta un ļoti labi pakļausies no ārpuses radītiem spiedienam. Atgādinām, ka visiem, kas iegādājās slidas pie mums Hokeja MLV veikalos, šī jaukā kāja procedūra ir bez maksas. Kamēr sēžam, gaidām un mums nav īsti par ko parunāts, pastāstīšu par vēl vienu lietu, kas ļoti noderēs cilvēkiem, kam arī ir problēmas ar kājām iekš slidām. Gadījumos, kad pie vainas nav pats slīda vai nepiemērota zeķe, zābaks, bet ja ir kādi kaulu izaugumi, izvirzījumi vai slidas spiež augšdaļā, kur ir pēdējā šņūra kārta vai rodas kāda tulsne uz papēžiem, uz pēdas pamatnes, tad ļoti labs un ieteicams produkts. Es pat vairāk teiktu brīnuma līdzeklis Silipos, kas ir gēla truba, kuru var nogriezt vajadzīgajā lielumā, uzvilkt uz kājas zem zeķes un ar šo gēla pildījumu viņa aizsargā kāju un pat nevis samazina, bet principā pilnībā izzudina visas sāpes. Skan neticām, bet esmu pārbaudījis uz savas ādas. Tulznes neveidojās, pat ja ir tulzne izveidojusies, uzvalkot šo līdzekli, tu vari vilkt iekšā kājas slidā un nemaz nedomāt, pilnībā aizmirst par šīm sāpēm, jo tieši tas ir tas, ko šis produkts dara. Tā, mūsu slids ir gatavs, ieformēts, gatavs lietošanai. Vienīgā lieta, ko nevajadzētu aizmirst, ka 24 stundas pēc slidu formēšanas tās nav ieteicams, bet nedrīkst lietot uz ledus. Tātad gaidām 24 stundas, lai slida saglabā savu formu un dodamies uz ledu. Tiekamies uz ledus!